faktiski jau nekas tāds ārkārtais nav noticis. Tikai Latvijā ir atvērta viena no lielākajām skandināvu apģērbu vairumtirdzniecības ķēdēm. Bet ažiotāža ir tāda, it kā būtu nolaidies citplanētiešu kuģis. Un kādā no sociālajiem tīkliem tika pareģots pat Latvijas modes dizaina gals. Mums tur bija jābūt klāt un jānoskaidro, kas un kā. Kuplais televīzijas žurnālistu, ētera personību, mūziķu, vietējo šoubiznesu pārstāvju un modes zinātāju pulks ekskluzīvajā H&M ķēdes atklāšanas ballītē liek domāt, ka šis zīmols Latvijā bijis populārs jau diezgan sen, lai gan tas pārstāv tā saukto ātrās modes nišu un vidējo un zemo cenu kategoriju. Taču pateicoties pēdējo gadu veiksmīgajai sadarbībai ar slavenākajiem pasaules modes dizaineriem, ierobežotas tirāžas kolekciju veidošanā, zviedru zīmols no konservatīva un garlaicīga kļūst par jauneklīgu un pieprasītu. Es domāju, ka pārējiem veikaliem nāksies kaut kā tikt tam visam līdzi un nebūs jau vairs tas monopols, ka Latvijā jau nav izvēles vairs. Cik tad pamatotas ir bažas, ka vēl viena masu modes milža ienākšana Latvijā iezvanīs tik rūpīgi koptā pašmāju modes dizaina galu? Galu galā šī ir, kā mēs zinām, masu ražošanas ķēde. Tas, kas ir iecienījis Latvijas dizainu vai dizainu mākslinieka, autoru darbu vispār, viņam neatiec šī problēma. Viņš nepārmetīsies tagad uz kaut kādā lielvalstī tālu ražot vienveidīgu apģērbu, tikai tāpēc, ka tagad viņš ir pieejams Latvijā. Es domāju, ka tā vispār nav nekāda problēma satraukumam. Vidusmērā jaunietim, cilvēkam, ikdienas kaut kādai fiksai skriešanai, šī, protams, būs lieliska izvēle un risks ir kaut kādam kaimiņu līdzīgam veikalam. Es domāju, tās tikpat pamatotas bažas, ka cilvēki saka, tagad visa Rīga, visa Latvija staigās vienādi. Es domāju, ka viens puses jau varbūt viņi tāpat staigā vienādi, un tā pašā laikā ir cilvēki, kur vienmēr gribēs izskatīties nevienādi, un tas tāds ir par to, ka nevis drēbes nes cilvēki, bet cilvēks nes drēbes, un viss ir atkarīgs no tā cilvēka, un tad ir vienalga, kas viņam ir kurā. Latvijas modes dizains, viņš tomēr ir vairāk tāds individuāls, ekskluzīvs, un viņš netiek pasniegts tādā daudzumā, un līdz ar to tāpēc arī šim apģērbam tiek piešķirt kaut kādu tomēr nedaudz ekskluzivitāti. Skaidrs, ka par mazāk ekskluzīvu, iespējams vienas sezonas lietošanas apģērbu arī maksāt vajadzētu mazāk. Diemžēl mūsu aptaujātie modes pazinēji neprognozē, ka šīs ķēdes ienākšana Latvijā varētu pazemināt šīs kategorijas apģērbu vidējo cenu, taču par aktuālāku un interesantāku piedāvājumu gan konkurentiem nāksies padomāt. Savukārt Latvijas iedzīvotāju izslavētais radošums un gaumes izjūta izpaužas tieši spējā līdzīgajam un unificētajam atrast atšķirīgu pielietojumu. Būs vairāk atšķirīgu košu cilvēku ielās, un no tā mode tikai iegūs, un dizains vienmēr paliks, tāpat kā laba gauma.